Tā, nu, jauna diena, jauna piedzīvojumi. Tagad vienu dienu sēdēju sīkajiem uz šitā te tur bērnu laukumiņā. Kamēr viņi tur spēlējās, es tur rakos pa telefonu, domāju, pameklēšu, vai ir kaut kāds tur šitas te Chrysler klubs kaut kur, vai Malagā, vai Andalūzijā, vai kaut kur. Beigās izrādījās, ka nebija. Bet es atradu, kad tieši šajā nedēļas nogalē, kad mēs te esam, ir tāds retro Malagā, kur sabrauc viss tā kā meetups, visas retro mašīnas visādas, nu arī jaunktajiem ir visādi. 10 eiro ieeja, tādā kādā izstāžu hallē. Vajag tieši apstīties, kā tur ir, ja varēs filmēt, ko uzfilmēšu. Nu, cilvēki ir ļoti, ļoti daudz. Un, tur tajā hallē, laikam, tā kā iekšā ir vēl kaut kāda daļa, vai lielākā daļa. Tur milzīgi rindas stāv, laikam, biļes pirkt vai ko. Es tagad pastīšos, kāda te ārā ir braucam. Ko te tāds, tas jau vairāk tā kā Spānija attiecās, Seat. Jā, Spānijā tā tāds, un ko mans tas, ko es smējos, ka būs šitā 40 gadnieku krīze, tad man probi jāpērk, jo parasti tad cilvēki pērk to, kas viņiem, ko viņi gribēja jaunībā. Vai tāda visādi, visi, ko nesarūsies Mersīt arī. Šitas foršais modelīts. Arī nesarūsējis viss. Vai tāda te. Jā, te laikam nav jēgas, nav jēgas teikt, vai sarūsējis vai nesarūsējis, jo viņi neviens nav sarūsējis. Vai tāds sportiskāks kaut kāds. Tāds Lotus. Šis bija kaut kādā tur Need for Speedā vai kur tur ko spēlēja. Ko spēlēja bērnībā kaut kādu spēli. Nav tāds. Interesanti visādi. Bembīšiem, kam bembīši patīk. Tāds ir. Krēsls jau viss sēdēts. Kam golfiņi patīk, GTI. Arī tāds vajagiem diskiem. Tā, Mersīši atkal. Jā, laikam parasti ir tādi vienkārši, ko ikdienā brauc, sabraukuši stāvvietā. Tad nav tāda beigie kaut kādi ļoti īpašie. Tādi visādi. Tur jau cilvēki jau nāka visādām no izstādes, visādas lietas jau sapirkušies. Tad rūcina kaut kāds šāds mazais Renault. Tā ir interesanti tāds visāds arī. Kas te vēl ir tāda maziņie, granādi. Šitā, tas nav granādi, tas ir laikam tas Taunus. Mazāks višķi nekā granādi. Tāds arī foršs modelīts. Tad Seats atkal, Seat jāpaskatās. Viņš izskatās pēc Bembi. No sāniem tā likās tā sāna tā kā Bembi. Višķiņi. Tādi. Te ir daudzi. Šī tādi visi tie safārī. Jāpaskatās tālāk kaut kas. Kāda vēl? Tā viss forši tāda tīri diezgan. Šī tādā klimatā jau arī ir tā ikdienā braukta. Viņiem. Tāds Volvo. Zināju, šī tāda Volvo kāds. Kāds ir šī kāds no priekšā jāpaskatās. Tāds Volvo. Tā ir diezgan stilīgs. Kaut kas, man liekas, Rīgā tāds līdzīgs bija kaut kāds reklāmai pārtaisīts tāds Volvo, ne? Ja kaut kam Bembi patīk, kam iet pie sirds. Māk kaut kā ne īpaši, bet, kam patīk. Interesants jumps tāds viņam. Tā kā kabrioletis, tā kā vai kas tas tāds, nezinu. Chryslerīts.
Šitā man tēma. Tas veiciens arī Voyager klubam. Tāds foršs. To šitā varētu ieķert. Tāda Chryslerī. Arī tāds dermatīna jumts. Un šis arī Chryslers, ka vēl viens stāv. Viņi laikam vienādi abi divi. Šāds man kā Chryslera fanam varētu tādu modeli. Jā, viņi divi te ir tādi interesanti. Tā ir Mustangs tā, nekas īpašs. Nekas te vēl atkal BMW-ši. Tas ir BMW faniem. Tā kaut kādā ziņā šitās mazās mašīnītes ir interesants. Tā remontēt viegli. Tā arī forši tāda jauka. Pa pilsētu, pabraukāties tādi. Tāds Porsche. Pēc tam ieies laikam iekšā, kā jau tur vēl kaut kas būs. Mercedes limuzīns. Kā te viņi tur sēž. Tur tā kā autobusā sēž. Viens tur. O, šitas foršs Fiestiņ. Šitā jau īstāji. Tāds foršs mašīns. Mersīts atkal. Šis ir tūningots kaut kāds tāds izskatās, tāds masīvāks. Kas te viņam iekšā? Automāts ir? Nē, raustāmais. Vēl ir šitie maziņie Fiatiņi. Interesanti būtu šito te nolikt blakus Žigulim un salīdzināt ar to padomju laiku kvalitāti. Vai ir labāks vai nav? Kādelī. Visa mazāk. Kas te ir Honda fani? Šitāds Civics man agrāk bija arī. Sarkans tikai. Nebija tik smugs, bet tāds bija. Tāds Mersīts. Kupei. Jā, viss attaisīts iekšā vajag. Vaigais. Tā, kas te vēl ir? Jā, Mersīši. Daudz Mersīši te. Ka saules nav appēc, te var. Tad ir daudz. Tādi. Kas tur vēl ir kaut kāds šitas te Explorers. Amerikāņi kaut kādi. Te Porsche. Atkal BMW-ši, kam BMW-ši patīk. Šī tāds te. Es viņus tur pēc tiem cipariem nezinu. Tos modeļus BMW-šiem. Kaut kādi un kas tur. No, viens tur brauc ar šito te Adaciju un gāze. No, šī tāds Peugeot. No, vēl viens Fiestiņ. Tā, trikalīgi. Golfišs atkal. O, šī tāds. Arī stilīgs ir. Jā, vecos laikos tās mašīnas izbija beig maziņās. Tāds Seats laikam. Šī tāds ir tik maziņš. Sierra. Tas nav bīters. Var braukt normāli vēl. Tad te vēl mums ir Babula. Babula vēl prikalīgi kādreiz nopirkt pamēģināt. Tas vēl ir. Tas vēl šī te Fiatiņi viss. Jā, šī tie te počājās. Jā, šitos visus nolikt pa lakām tos. Tiem gribās Žigulim un tā paskatīties. Man liekas, ka tur galīgi citādāk šitas būtu daudz labāks. O, šitas smuks ir. Tur ir Chryslerīts. Tāpēc ir smuks Chryslerīts. Un tāds. Tas ar salonai raustāmā kā ārva. Tāds aizmugurē daudz vietas. Bērns vest. Skola. Tas ir Chryslers 180. Un šitādi kaut kādā vajadzētu ieķert. Šī tik vec. Šitā te kabrioleta vietā. Un vēl vecāk. Tāds ir rītīgi forši. Vajag patīk.
Tāds dzeltens tieši, ko braukt saulainā dienā uz pludmali. Tā ir Seatiņa atkal. Zars stilīgs. Jā, kas ir šitie Fiat. Nu jā, paņem šitos, vai Seats, šitas pirms ir Seats. Vai viņš ir labāks nekā Žiguls? Rokturīši tad paši. Salons ir tāds līdzīgs laikam. Tad es domāju, ka viņš ir labāks. Ka Bems, kā man kā Bems patīk. Tāda. Tā ir Jaguar. Nu, tas tāds. Nekas baigi īpašs nav. Toyota. Tā ir MR2 laikam. Tā Mercedes atkal. Oreku Granādi. Šitādi Fateram bija agrāk. No Vācija atzina. Muktar sadauzīja. Pa kalnu nobrauc lejā. Tāds, jā. Kāds ir šitas te, šis tāds foršs liels, tā kā amerikāns, jā. Jā, tik smuka, ne? Viss foršs tāds iekšā. Jā. Tur jau viens čals jau. Rīktīgi jūsmoja, cik foršs esot. Akal Bembišu faniem akal. Un kas te ir tāda? Te vēl tāda neliela mašīnīti. Nu, vajag lielā nav. Nu, tāda. Jumts tāds saburzījies. Tāda. Šitāda atkal, man liekas, uz veikalu braukt būtu baigi grūti noparkoties. Tagad tas pirmais aplīts, šitas bija bezmaksas aplīts. Ko te varēja paskatīties. Te vēl visāds stāvlokums tur iekšā ir vēl mašīnas, kas vienkārši atbraukuši cilvēki. Bet tā ik ko skatīties. Reiku džipu faniem parādīšu. Viens nesapūsa, vēl vien atrada. Reiku tāds. Sadauzīt, bet nav sarūsējis. Rāmī caurumu? Nav. Nav, redzi, viss uz skoču turās, bet vēl turās. Te šitā aizslēgt vāka, laikam dārga degviela. Vai šitāds te arī nesarūsējis. Viss slieksnīši labi. O, šeit smuk krās. Pārdod šito te. Cena ir 15 pakas var nopirkt tādu kemperīti. Tāds. Ja kādam interesē, es varu aizdzīt uz Laciju. Tāds kemperīts. Ko te tagad Ferrari brauks ārā. Vesela rinda, tie Ferrari. Manīti mocīši, pļurkšķi. O, sulārs. Jā, sporši. Tas tā kā man bija. Tās. Tam jau ir pareizā skaņa. STI. Rete. Es ies tālāk baigi te pēc tiem jūtakteriem spirit. Nevar pats ciest viņas. Tagad tā, daudz tās mašīnas. Tā, video baigi nevar parādīt, tas jau jāredz dzīvē. Varbūt jau nekas tāds īpašs nav, bet ļoti daudz tāds, kas, jā, Latvijā varbūt viena tāda palikusi vai kas. Bet te, veselam. Pat speciāli tur var redzēt, ka nekas nav restaurēts, vienkārši parasti mašīna atbraukt nolikt, bet viņi jau forši izstāv. Tāda es tagad aiziešu, atradīšu, kur te biļetes nopirkt, lai var tikt iekšā uz to īsto pasākumu. Šitas bija tikai laikam apmeklētais stāvvietā kaut kas tāds. Tāda apmēram rindi, lai nopirktu biļetes. Nekā būs vien jāstāv. Tā, es esmu iekšā. Nopirku savu biļeti. Tad tur jāiet tā dziļumā iekšā. Tur tie visi vāģi būs. Tagad skatīšos. Bet rinda riktīgā viss stāv, katrs pa 10 eiro maksā. Viņam daudz var sapelnīt. Tagad jāstāv rindā kā tālāk, lai pārbūtu biļeti, lai tiek iekšā. Tā, es jau redzu, būs interesanti. Te jau ir vairāk tādas mašīnas, kas ko pa ielu nebrauc tā kā vajag. Tādas īpašākas, vecākas jau. Tādi visādi šitie Alfa Romeo, Fiatiņi un
Kaut kādi tādi visādi braucamie. Man liekas, teiksim, šitie tie maziņie visi, tie smieklīgie, ievadīja kaut kādā ziņā foršāk nekā tur tie Ferrari un tas. Tāda interesanti. Bet, tur vidi vajag, kurā viņiem braukt. Pa tādiem Itālijas mazajām ieliņām jau forši tādiem. Tāds. Labi, atradīšu ko interesantāk. Protams, visādi ķīnieši sūds ir nopirkt tāds cunduks, filtriņus un kaut kāds mēsliņus tāds. Tos, man liekas, ir tāda viena lapa, ko mēs visi zinām, kur tādas var pasūtīt un atsūtīt. Skoču var nopirkt. Samaksā 10 eiro, nopirkt sleep reflexim. Tāds. Nezinu, kur prikals tāds pirkt. Kas tur vēl ir? Te vēl kaut kādi mazie mašīnu modelīši kaut kādu. Jāpastās močki ir kaut kādas šitās te vai Voyageriem, vai kas Voyager grāmata, kaut servis grāmata. Ko katrs var atrast, kādu viņam ir mašīna un nopirkt modelīti. Nezinu. Jāstās, vai kaut kāds Chryslers ir, vai nav. Te vēl kaut kāds daudzīgs te Voyager neatrada. PT Cruisers gan bija. Tāds visāds var nopirkt. Ko tā joprojām te modelīši visādi. Vidē daudz ir. Bet jā, pagaidām Voyagers nav. Severings arī nav. Nav redzēts. Varbūt kaut kur te ir, bet tad ir katrs jāpaskatās. Tad var daudz visādi šīs grāmatas nopirkt, lietotāji un servis grāmatas un visādiem modeļiem. Bet arī pārsvarā ir tā kā, daudz ir itāļu šitie te un tad ir Porsche, Volkswagen, Fiat un tāds. Kaut kas no Amerikas ir jau, kaut amerikāņu Fordu, tur laikam baigi vecie jau. Tad ir, šitiem te vecākām mašīnām te, šitas laikam tieši pa mini var, atbraukt uz izstādi, visādas detaļas sapirkt, kāds vajag. Kādam varbūt ventilators tieši nav vai vēl kaut kas. Izstās kaut kāds restaurētās, kas ir vai oriģinālie pat kaut kādi. Viss var dabūt. Mocīšiem visādas lietas ar nopirkt spidometrus vai amortizators vai karburators, ja kādam karburatoru vajag. Ručks. Visādas lietiņas. Vespas te visāds. Laikam atved tādu sarūsējuši un tādu uztais tādu jaunu smuku. Te visādi moči kaut kādi. Boshod. Tas ir Krievu kaut kāds. Tā jau sūta. Viss kaut ko te pārdod. Vecās lietiņas, jaunās lietiņas, visādi šitos štruns. Nezinu, kur tāds vajag var izmantot dzīvē. Tā. Kaut kāds vecs instruments ar dabūt. Tad ir kaut kāds chromētās detaļas. Viņa laikam chromē. Piedāvā chromēšanas pakalpojumus. Atved tādu nosūbējuši un tad nohromē. Tiku gumijas viss var dabūt, kāds vien var iedomāties. Man vajadzēja kabreleti paraudziņu paņemt gumiju. Es te nopačēšu, kā viņš saucās šitos kantors. Varbūt var pēc tam kaut kā atrast, kur tu tās vajadzīgās gumijas. Jā, kur te arī šitās visas gumijas ir, kas nāk uz durvīs iekšā pie stikliem. Tās viss var dabūt. Es domāju, šitāds te. Es domāju, ka te var atrast kaut kas jau vajadzīgs. Vai, ka viss paraudziņi ir. Viss arī līstīts ir.
ja vajadzīgs, viss šitās te detaļas. Kaut kāda chromiņa, kas iet apkārt, viss profilos. Viss var dabūt. Tagad tā, kas vienam ir sūds, tas otram ir baigais dārgums. Tādas te visādas lietas. Kaut kur tur bija piekariņi, bet tur viss bija tāda samaģēla. Šitie kaut kāda varbūt izstāsta. Tā kā kaut kādi īstie varētu būt. Negribas te rakāties. Netic, ka būs Chryslers. Un te laikam tā ekspozīcija bija kaut kur rakstīts, ka šitam te Seat ir Ibiza. Laikam, tas ir Ibiza, nu? Ka viņiem tur ķipā kaut kāds tur, cik tur tie gadi paliek, 40 vai cik un modelim, un tad tur būs šāda baigā ekspozīcija. Bet šitā, es nezinu, vai tā ir. Šitādi jau tādi arī forši. Kāda vecos laikos bija kādam sapnis nopirkt tādu. Tad ir šitādi visādi Jaguāri. Tādas formas, ne? Tā kā tādas netaisa. Tāda mašīna, diezgan forši. Ir visādi šitādi. Tā forši, tāds fortiskāk. Tāds. Te jau kaut ko jau ķīlē jau. Meitenes sargā. Lai kaut ko nenoskrūvē nost. Foršs kapots, milzīgs, attaisīs ciet. Vajag viegli. Viens nevar aiztaisīt. Viņš nocenots. Bija pa 25, tagad pa 22 var nopirkt. Vai tas ir tāds moderns, tas neinteresants. Tāda mini, ja tie mini mērķi kaut kādi. Nezinu, pārāk maziņi. Es tur netikt iekšā. Šitādi pat 14 pakām. Ja mazākam cilvēkam varbūt jā. Tiku bembīšu faniem, kam patīk BMW. Šitādi var nopirkt. Maksā. Parādīšu to cenu. Šitāds te, vai šitāds Ferrari. Bembs maksā 90 pakas. Šitāds te. Tāds. Nu, pat autobāns. Pa 90 000. Ir Ferrari. Reku es ieraucu otru zāli, es iešu uz to. Tur ir mašīnas. Tas man tiks, man aptiks, ka nebija. Es te vēl iziešu cauri. Ir gumijas atrad, kur varētu dabūt, ka vajadzēs un tā. Ātri iziešu. Nav jau baigi jāsteidzās. Šitāds, tāds man patīk. Tādu varētu. Kas ir Camaro, tas ir jā, laikam jā. Tāds foršs. Kādi iekši. Tāda vienkārši iekši, bet forši. Šis tāds plimuts. Agal tur tie šperriņi ādājās. Zoforši uz veikalu aizbraukt. Pēc caliņa. Tāds diezgan čoins. Šitāds te. Tāds diezgan forši. Velcamais. Te onkoļi pa priekšu steigā. Tā stūri tik vilzīgi. Tā ir atkal kam golfiņi patīk. Tāds. Tāda interesantāk. Seati. Fiests. Kā tur bija no šiem te, no perekupiem bija. Tur tam rolim. Tam pat kalibri patīk. Viņš tur mocījās kaut ko tur jauks metināja. Kur ir jau viss jau. Kur nekas nav jāmetina. Visiem sliekšņiem viss. Tā. Kalibri. Man tas kalibri saka tā. Tas jau kā kuram. Patīk kāds. Golfiņi kaut kā. Tur būs vēl labāks. Vēl labāks. Šitāds te. Aziņās, ka tur ir. Nissans šitāds te. Šis jau foršs tāds. Tas tur ir 3 litrīgs. Tas tur vēl mums ir Sierra.
Tie arī cieņā sierrasi. Šitā. Arī izpūtais spīž kā kaķam. Panelis nav saplaisājis. Sierra paneļi plaisāja. Kā nav? Tā jau labs, tā jau ir labs. O, šitāds. Fiat Panda. Tāda. Par Rīgu, lai brauktu tieši laikā. Kaut kad es gāju kaut kur pa ielu un bija šis te Voyagers. Un karstumā, pats Spanijā jau pēc dienvidos karsts. Viss panelis bija tāds saplaisājis un nolobījies, pilnīgi viss. Tā kā jā, ja pa virs būtu nerūsē, bet paneļi saplaisā galīgi. Šitāds ir arī kaut kāds interesants, es pat nezinu, kas tas tāds ir. Tāds ir. Tādi maziņie. Daudz jā, te cieņā tādi tie maziņie no veciem laikiem. Tā ir tās Lancijas kaut kāds. Šitādi te bija kaut kāds Segarallī vai bērnībā. Segarallijā bija tāds šitādi Lancija bija. Tieši ar to Martīnī. Tā. Baigās jostas un tā Lancija tikai tāda, parastāk. Tāda. Šis kāds Lancijas tents. Lancija, klubu Lancija Espaņā. Tāda. Tāda es nevaru, man liekas, nebija redzējis tādu modeli. Nav Latvijā viņa tā vajag daudz tādu. Jā, tad tur ir kaut kāda Sāba un kas tur ir Suārs. Suārs vai Eskorts nevar saprast. Eskorts. Jā, te tāds netik interesants mašīnas vairāk. Aiziešu uz to otru zāli, kur bija tie trakie. Visādi. Trakie daudz jautiņi. Parādīšu tagad, kas ir šitajā zālē, bet man liekas, te ir kaut kāda daļa no tiem, kas bija ārā. Ko es skatījos, kas vienkārši nebija iebraukuši iekšā. Golfiņi rindā te. Visi sāk. Kas ir golfiņu fani, kuriem patīk golfiņi. Šitādiem diskiem, trakajiem. Jā, te. Arī tik spīdīgi diski. Atceros, vecos laikos. Tā, es iešu par rindām, lai te man nesajūk. Es tikai gribēju parādīt, tur bija šis te golfs GSI, tas kadets GSI. Šis jau tāds padzīvojis izstāst. Te vēl ir, šitāds te, tāda var pabraukt. Kaut kur aizbraukt var. Nezinu, vai var. Es domāju, ka drīzāk nevar. Tāds BMW faniem patīk tāda. Man labāk golfiši patīk nekā BMW. Šī tāds brūnais. Arī interesants ir. Kas te vēl ir? Kāds šitas? Kāds zemais. Autiņi izsot traki. Te arī viss. Te jau var mierīgi visi filmiņi iztērēt. Filmēt un iztērēt visu filmiņu. Kas te vēl ir? Te tāda. Arī golfiņš. Kaut kas tur sataisīts. Tā ir Mercedes. Tie tādi. Nav baigi interesanti. Vai Hondas faniem šitāds. Vaigais. Kā patīk Volvo. Tas mums latviešiem neliekās nekas tāds baigi interesants, tāds Volvo. Vai kaut Bembīši. Vai tādi. Tāds. Šitāds te. 535.
Tāds. Baigais. Arī parastā kārba, arī neder, ne pirkš tāda. Kas te vēl ir? Vēl šī tāda te. Te mazāk kaut kā paliek, tad ratāk. Vēl kāds GSI. Kadets. Tas laikam ieto, kam tur bija tie spidometri kruti. Jā, tāds. Tad tur kaut Fordiņš tāds tālāk. Labi, atradīšu kaut ko interesanti. Passāts, es te nerādīšu jums, kas te Passātu nav redzējis. Šī tāda Toyota dīzels. Tur kādiem veciem mocīšiem brauks laikam. Tos virsū. Nevar sakurbulēt visu. Parādīšu Toyota tikmēr. Šī tāda Land Cruisers. Sporšs diezgan kamtains. Panelis tāds diezgan kamtains ir. Te kaut kādi moči stāv veci. Pielēc uz pirmo. Cik pa kuru smirda gan viņš. Draugs kaut kur. Nu labi, kas nav redzējis, kā mocs brauc. Tāds, kas ir Volkswagen busiņu faniem. Šitā arī vienkārši cilvēks sēž iekšā. Tā, nekolāts. Šitas jau interesantāks kaut kas ir. Tas tāds pats tagad tur iekšā bija, ko es rādīju, tas sudrauts. Supra. Dzīvē supra redzēt. Tas nav tikai kompjūteru spēlēs. Cietāk tikai šitajā te, kā viņš saucās, arī šito te. Visam. Tikai Gran Turismo redzēts ir. Jau tāda. Tā ir tā atkal. Parasts Mercedes Golfiņi baigi daudz ir. Nu, tāpēc, ka Spānija, tāpēc Seati daudz. Merš arī viņiem bija baigi daudz. Nu, tāds. Baigi nekas īpašs tur neliekās, tas Merš tāds. Nezinu. Man agrāk šitas modelis patika, tagad bišķi kapnīts. Tā, ikdienā negribētu tādu braukt. Kurš šķils Porsche dziesmā. Tā galīgi nav skaņu viņam. Tas ir vispār bez skaņas bija. O, man šitāds kolēģiem agrāk bija Rīgā. Tikai viņam bija laikam sarkans nokrāsots ar pinzeli un nomatiņu. Tāds. Ja kolēģis skatās, bijušais kolēģis skatās manas video, tev var iekomentēt. Atzīmēties, ka tu skaties, vai ko es tev speciāli nofilmēšu šito te. No visām malām. Šīs tāds bišķi labāks nekā tavējs bija. Audi faniem, kupei. Tāda. Šitie te nabagi Porsche brauc. Tāda, raugājās te viss. Viņa visu laiku kaut kur brauc. Viņa nevis stāv, visu laiku kaut kur brauc. Tāds vems. Viņš gribēja skolu noraut laikam. Tāds Mercedes. Kas tie bija laikam kaut kādi tie amerikāņu buferi. Brauc, tas ir Taunus brauc iekšā. Tad ir šitie tādi pavisam vecie, bet, nu, ekspos modeļus nezinu, tāpēc viņi neliekās tik interesanti. Tiem, kas zina, tie jau, kuram fāderam tāds bija, Spānim kaut kādam, tā jau viņam interesanti. Tāda. Atkal Golfiņa, atkal Merš. Nu, šitāda Merš, dzīvot Spānijā, varētu paņemt šitādu tā ikdienai braukšanai. Vai tāds, kas tas bija no, tas man atgādina, to bija kaut kāda multena kaut kāda. Šitāda mašīna bija multenē kaut kāda. Galīgi maziņa. Tādi. Tas te mums vēl ir. Kaut kāda Peugeot. Tāda Mercedes, lielāka viši Mercedes. O, tur ārā ar kaut kas būs. Iziešu pēc tam ārā arī. Kas ir Hondas faniem, Prelude. Nesarūcēju uz Prelude. Tāda.
Jaunieši uztaisījuši. Jā, bet bez ka nav Chrysler neviena. Tie 3 tikai. Varbūt nebūs. Voyager paču nebūs. Es redzētu, ka viņš jau te ir. Jā, meklēt kaut kas vēl. Šī tāds ir Clio. Teiks uzliks grildi, lai vairāk iet ekrānā. Šitāds, man liekas, SSA tirgojās tieši tādā krāsā. Tas ir kaut kāds, man tur čoms ir Talsos servisā šancē, un viņi taisīja, tas laikam kaut kāds vecais Audi vai kaut kas tāds, cik es sapratu, ja tas ir tas pats. Man liekas tas ir tāds līdzīgs. Kaut kāds citāds. Es vēl dzīvu redzējusi. Tur mersīši kaut kādiem. Tas ir Japaņas pastīties, ne? Un tagad ir šitāds eklipsīts ir. Viss eklips, viss rindā stāv. Tās viss eklips, laikam. Visi Mitsubishi. Tas kaut kāds Mitsubishi klubs, laikam. Kaut viska, ne? Ir milzīgi tāda arī. Šitam gan neglīti tā priekšiem. Tāda, jā, viss vienāds. Vecā eklips. Apaļākali. Tā jau te tāda jau modernāk jau. Modernāk, šitas foršais modelis. Šitā evolūcija visforšākā. Jaunā vairs nebija tik forši. Šitā te bija foršā. Ka te šitāds labāks mašīnas. Šitās man labāk patīk. Tāds sports. Šitāds nebija kaut laika policistiem Amerikā. Vai tāds. Tī forši. Tas ir salons ar austāmais kloķis. Tad, ja tādu braukt, tad varbūt kādu laiku pārdzīvot, kad tas ir austāmais kloķis. Tāds skaistuls. Tad šitāds. Tad tā melnā krāsa, man liekas. Nepiestāv višķi. Spīdi. Viņš ir tā forma neizskatās tik forši, kad ir tāda matēta krāsa. Kas tur viņam iekšā ir. Spīdīgs viss. Kaut ko tur saimnieks stāstīja, ka tur normāli tas sūknis ir tur un kaut ko rādīja vai gudrais. Šitāds vēl. Tā, laikam, ka viss būs izstaigājies, tā vajag vairs te nekā nav. Voyager nebija. Varēja nenākt, tad nemaz arī varētu. Tāds man bija šitas te ceļojums uz Malaga Retro 2024. Iešu mājās, visu apskatījos. Vairāk tur nekā nav. Te vēl ārā viss tā tur kaut ko ņemās, braukājās, kaut ko gāzējās. Bet jā, nedaudz ilšanās ir to, ka Voyagers nebija neviens. Viss ar pusiņu maz. Tā. Jā, bet kā ir tā? Piesmās redzēja kaut kāds interesants mašīnas. Varēja kaut ko jums parādīt arī. Lai nav tikai jāstāsta, kā es kalnā kā